Bet tepat Latvijā vairs tikai 3 dienas atlikušas līdz lielajai talkai, kad cerams visa Latvija apvienosies ar mērķi sakopt valsti. Šobrīd oficiāli pieteiktas jau nepilni 2000 talkošanas vietu. Tas ir krietni vairāk nekā pērn. Turklāt interesanti, ka šogad latviešu talkotāji mēģina šo tradīciju iedzīvināt arī ārzemēs. Gatavošanās sestdienas lielajai talkai jau iegājusi finiša taisnē, piesārņotākās vietas apzinātas, atkrituma maisi sagādāti, un, lai pasākums būtu izdevies, atliek vien cerēt uz siltu un saulainu laiku. Pieteiktas ir šobrīd 1800 vietas, kas jau ir daudz vairāk nekā pagājušajā gadā, bet pieteikšanās jau turpinās rītdien. Latviešus kā zaļi domājošu tautu palīdzēs popularizēt arī diasporas pārstāvi, kas apņēmušies talkot arī savās mītnes zemēs. Šobrīd tas ir neticami, ka talkos Lielbritānija, Francija, Itālija, Reikjavika, visa Eiropa talkos un tie būs latvieši, kas talkos. Tad mēs savā veidā tiksim tur pamanīti. Oficiāli reģistrētajās talkošanas vietās tiks nodrošināti atkrituma maisi un to izvešana. Tiem, kas talkos nepieteiktā vietā, savāktā drazi jāizvāc pašiem. Maisus drīkst vest uz oficiālajām talkošanas vietām. Protams, gribas aicināt iedzīvotājus ļaunprātīgi neizmantot šo izdevību un neuzskatīt, ka lielās talkas maisi ir paredzēts sadzīves atkritumu savākšanai. Par cimdiem un lietus metāļiem talkotājiem jāgādā pašiem. Svarīgi ir arī piemēroti apavi un ērts apģērbs. Pirms talkošanas ieteicams pavingrot. Tāpēc, ka patreiz ir augstāks laiks, līdz ar to ķermenis ir stresēts. Saites, muskuļu cīpstas, viss ir bišķiņ cietāks. Tāpēc vajag iesildīties, ierotēt lēnām savu ķermeni. Lielo talku šogad pavadīs zibakcija, kurā cilvēki tiek aicināti ēst lokus, to filmēt un fotografēt, un izaicināt to pašu darīt arī savus draugus. Apēd loku bunti vienā paņēmienā un tiekamies lielajā talkā! Jānis Zariņš, Juris Binders, TV3 ziņas.